sadarināšanās gredzens. Gredzens, ko vīrietis dāvina savai izredzētajai. Kā tad aizsākās šī tradīcija? Jau sen atpakaļ 1477. gadā ir pirmie ieraksti par sadarināšanās gredzenu ar vienu dimantu. Un kā tas notika? Austrijas hercogs Maksimilians bildina savu Mariju. Un kopš tā laika šī tradīcija ir tikai un vienīgi augstdzimušo kārtā un karaļnamos, kur bildina tieši ar dimanta gredzenu. Un tā tas notiek līdz 1948. gadam, kad kompānija De Beers, kas ir lielākā dimantu ieguves un tirdzniecības kompānija, nāk klajā ar fantastisku mārketinga saukli. Dimants, tas ir uz mūžu. Man jums nav jāsaka, kas tobrīd notiek ar sadarināšanās gredzeniem ar vienu dimantu. Tirdzniecības rādītāji rauj nost jumtu, bet attiecībā par sadarināšanās gredzena cenu gan ir viens ticējums, pareizāk sakot, austrumu gudrība. Un tā vēsta, kad sadarināšanās gredzena vērtībai ir jābūt vismaz 2 līgavaiņa algām. Un tas vēsta ne tikai par nodoma nopietnību, bet tas vēsta arī par dāsnumu, turīgumu un pats galvenais – spēju nākotnē parūpēties par savu ģimeni.